Ludzas novadā tikās visu Latvijas pašvaldību pārstāvi, lai runātu par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu savu pārvalžu teritorijās. Kārtības uzturēšana šobrīd nav viegls uzdevums, jo esošo finanšu līdzekļu ir pārāk maz. Reorganizācijas procesa tomēr mēs daudz ko zaudējām, jo dotajā brīdī Ludzas un iecirknis nespēja nodrošināt sabiedrisko kārtību, jo tiešām trūkst darbinieku. Kāds varētu būt tas risinājums? Diemžēl pašvaldība dotajā brīdī nav iespējas izveidot pašvaldības policiju, jo viņa bija likvidēta no 1. janvāra sakarā ar bēdīgo finansiālo stāvokli. Risinājumu dotajā brīdī es neredzu. Jādomā kaut ko kopīgiem spēkiem pašvaldībā un valsts policija. Tā kārtības problēma tā ir aktuāla visās vietās. Kā es sākumā te jau minēju, sēdi sākumā, kad nākošā tikšanās, kad mums būs oktobrī, tad tieši viens liels punkts būs tieši sadaļa par sabiedrisko kārtību kā tādu, par civilu aizsardzību. Tā kā tur tiksimies noteikti ar attiecīgās ministrijas pārstāvjiem, valsts policijas pārstāvjiem. Tas ir aktuāls temats, es domāju, ka vienā vietā pašlaik. Šobrīd pašvaldību un policijas darbinieku būtiskākās problēmas, kas jāapkaro, ir nelegālā tirdzniecība, zādzības un huligānisms. Pret pēdējo valsts policijas pārstāvis izpilddirektoriem ieteica cīnīties ar novērošanas kameru ierīkošanu. Nākamā pašvaldību izpilddirektora tikšanās notiks septembra sākumā Rīgā, kurā kārtības nodrošināšana būs dienas apskatāmo jautājumu plānā.